Neskatoties uz to, ka mēs runājam arī anestezioloģijā un visur citur ir tik daudz jau robotizētas iekārtas un viss, ka galvenais jau sastopās cilvēks ar cilvēku. Cilvēks anesteziologs ar cilvēku pacientu. Un ļoti daudz ko mēs varam izrisināt, ja mēs tiešām kā cilvēks ar cilvēku runājam. Mēs esam komanda. Ja? Arī kādreiz pacients uzdod jautājumu, kāpēc jūs tik daudz. Un tad es rādu, ko katrs dara, un parādu roku arī uz malas palīgu. Es saku, un šis jums ar cilvēks ir ļoti vajadzīgs, jo viņš sakārtoja, nomazgā, un jūs uzgulāties uz tīra galda. Tā ir komanda. Mēģinu to pacientu arī psihoemocionāli kaut kādā veidā viņu ietekmēt. Es vienmēr pasaku, mūsu anestēzija tas tā kā pults televīzija. Ja mēs aizmiegam pozitīvās emocijās, pozitīvās atmiņās, tad mēs to aizturam. Un tādā pašās emocijā, tādā pašā mirklī jūs pamodīsieties. Es nevienu mirkli neesmu par savu izvēli šaubījusies vai nožēlojusi. Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka es esmu anesteziologs reanimatologs. Tas darbs paliek kaut kādā ziņā intensīvāks. Vairāk komunikācijas, vairāk datu, vairāk jāapstrādā, vairāk jādomā, vairāk jāmācās. Visu laiku nāk klāt kaut kādas jaunas tehnoloģijas, medikamenti, tas viss ir jāapgūst. Un šie trīs galvenie posmi ir pirms operācijas, operācijas un pēc operācijas laikā, vai nu mēs runājam, ja dzemdību analgēzes laikā, pirms atsāpināšanas, pēc atsāpināšanas laikā, vai nu keizargrieziena gadījumā, pirms operācijas, kad pacienti atved uz akūtu operāciju vai no operācijas laika un pēc operācijas visu laiku viņi būs klāt ar anesteziologu, kura galvenais tad arī ir uzdevums nodrošināt dzīvības svarīgu orgānu novērošanu. Mūsu galvenais uzdevums nodrošināt drošību. Drošību augsta riska procedūrās. Te anesteziologa reanimatologa loma ne tikai Latvijā, viņa ieņem, varētu teikt, pelēkā kardināla loma. Jo ir tie cilvēki, ap kuriem veidojas tās multidisciplinārās komandas, jeb dažādas nozares profesiju kodoli. Jo pa lielam, ja nav anesteziologs, tad nevar notikt operācija. Protams, mēs varam tāpat arī teikt, ja nav ķirurgs, nevar notikt, bet tāpēc arī mēs šajā gadījumā augstu vērtējam to multidisciplinaritāti stratēģiju un veidot savstarpēju komunikāciju starp dažādām nozarēm, starp klīnicistiem un akadēmiķiem. Ir dažādas komandas. Pirmā komanda ir jābūt starp anesteziologiem. Ja? Ja diennakts dežūra, ja es kaut ko iesāku, tad kaut kas turpinās, lai mans kolēģis varētu turpināt un mums sakristu domas un viss cits pārējās. Ja? Otra komanda ir anesteziologs un māsiņa anestēzisti. Un trešā tas ir starp ķirurgiem. Starp ķirurgiem, ginekologiem. Anestezioloģija ir īstenībā ļoti plaša. Ļoti, varbūt dzemdību anestēzija, kardioanestezioloģija, tieši, nezinu, mugurkaulā, neiroanestēzija. Un katrā no šīm var būt gan pētniecība, gan studentu apmācība, gan tālāk akadēmiskā karjera. Redzot, cik strauji attīstās tieši mikrotīkli un visādi tehnoloģijas, es teiktu, ka 50 gadi mēs varētu redzēt brīnumu lietas jau 50 gados. Ne tikai anesteziologijā, bet arī visā medicīnā. Man šķiet, ka vēl pasaule sāk iet ne tikai aparāti, bet arī roku veiklība ļoti daudz uz reģionālo anestēziju. Un tas ir atkarīgs no anesteziologa, kā viņš ieraudzīs, kā viņš ieturs, kā tas izdosies un praksa un mēģinājumi. Reģionāla anestēzija tiešām liekas iet tādu uzvaras gājienu. Un ja kādreiz visi aizmiga un pamodās, tad tagad cilvēki nav vairs tajā laikā, kad viņi tik ļoti baidās būt nomodā pie operācijas. Viņi galvenais grib, lai viņiem nesāp. Un tas ir tik lieliski arī, ka var ķēzargriezienu uztaisīt spinālā anestēzijā. Un mammīte var redzēt, ka to bērniņu paceļ augšā un tagad pat uzlikt uz krūtīm uzreiz. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka aparatūra ļoti svarīgu lomu mums spēlē, jā, bet cilvēki nevarēs iztikt. Ja? To, ka attīstās anestezioloģija un pieaug dažādi izmeklēšanas un aparāti to palīdz ātrāk diagnosticēt, viennozīmīgi. Ja? Katrs nākošais aparāts ir krietni labāks, bet cilvēki tāpat paliksies. Jākļūst maksimāli ekstravērtam un atvērtam sociāli cilvēkiem. Jo tas palielam tiešām ir mūsu laimes stāsts, ka jo vairāk mēs komunicējam ar cilvēkiem, viņi mūs māca vairāk.
jo būdami vieni, varbūt introverti savā teorijā, savā praksē, savās diennaktīs, mēs dzīvojam savās ilūzijās. Ilūzijas par medicīnu, ilūzijas par praksi, komunikāciju ar cilvēkiem, pacientiem, ko viņam vajag un ko viņam nozīmē tās sāpes, jo mūsu sāpes un viņu sāpes tas ir dažādi sāpes, liekšņi dažādi līmeņi. Jebkuram ārstam ir jāatcerās viena lieta. To man nocitēja Latvijas Universitātes viena pasniedzēja, un viņš drausmīgi patīk teiciens: es zinu, ko es pateicu, es nezinu, ko tu dzirdēji. Ja? Un, ja tu gribi, lai pacients tev dzird, ir jāatkārto 2 reizes, 3 reizes, 4 reizes. Specialitātes blakne, kas saucās ārkārtīgi smagā ikdiena. Un tur visbiežāk, protams, jāmin šī otrā reanimatoloģija, intensīvā terapija, jeb reanimācija, kurā ir sarežģīti, smagi pacienti, sevišķi, ja pacienti ir jauni, kā bērnu reanimācijā, bez palīdzīgu kolēģu, bez ģimenes, bez draugiem vai hobijiem, ir ārkārtīgi grūti pavadīt to ikdienu. Kā jau visur, dežūras parasti ir 24 stundas. Tas nav viegli. Protams, es tiecos uz to, būtu lieliski, ja mēs strādātu vismaz 12 stundu režīmā vai ar kaut kādām pauzītēm, bet ir kā ir un būs kā būs. Tas nav viegli, bet tas ir izdarāms, un kaut kā jau cilvēks pielāgojās tam lēnām. Un tad es vienmēr zinu, ka ja man ir dežūra, es kādreiz, 5 un 7 gadu atpakaļ, es jau pēc dežūras plānoju, ko nu es un kā iešu un tā. Un tagad es absolūti noliku uz to malā un saprotu, ka pēc dežūras es neko nedarīšu. Es iešu gulēt, es atpūtīšos, es atjaunošos, jo tas, lai es būtu atpūtusies un spējīgi strādāt, ir ļoti svarīgi ne tikai man, bet arī maniem pacientiem. Jo tā ir viņa drošība, lai ārsts ir spējīgs pieņemt lēmumus. Emocijas nāk, jo darbs ir ļoti psihoemocionāli pārslogots. Neskatoties, ka mēs saskaramies darbā ar darbu kolēģiem, paralēli mums visiem ir mobila telefona, mums arī taču komunicē ģimenes cilvēki. Un, lai mēs maksimāli varētu veikt, maksimāli droši savu darbu, mums jāabstrahējās un jāmāk to darīt. Katrs cilvēks savu stresu noņem dārā. Es staigāju. Man pilnīgi pietiek, ja es no dzemdību nama aizēju līdz katedrālei, vai, piemēram, ja man jābrauc uz laukiem, tad es līdz stacijai kājām un nomierinās. Ziemas laikā es pēc diennakts dodos pa taisno sporta zāli un maksimāli sevi fiziski noslogoju, veicot kardiotrēniju. Ja tā ir vasara, pavasara, siltais laikās, tad man ļoti patīk airēt. Es tad nodarbojos ar airēšanu, tas ir tad Jūrmāla pa Lielupes upi vai nu arī ar velo riteni. Es dodos mājās. Un vislabākais ir ar pilnīgā klusumā. Mašīnā neskan pat mūzika, jo vēl ausīs skan monitoru skaņas. Un tad vislabākais, kad neviena nav mājās, iedzert tēju un iet gulēt. Un tas ir svarīgs tāds rehabilitācijas process, lai sakārtotu sevi. Tieši šis klusums un spēja gulēt, izgulēties, jo citādi tā atjaunošanās nav iespējama. Pats skaistākais, kas var būt ārstam, jebkuram, ir gandarījums. Tāda nemateriāla vērtība, kas uztur mūsu profesionalitāti. Un, lai gan to varētu varbūt kāds noliegt, bet gandarījums sajūta, prieks, ko mēs varbūt neizpaužam, bet pēc labi padarīta darba, bet tas saglabājas zemapziņā un tas notur mūsu dzīvi normālu. Un dzemdniecība šajā gadījumā ir tas pozitīvais, kad mēs redzam dzemdības ar bērniņa nākšanu pasaulē. Kopumā tāds ļoti gandarījumu nesošs darbs. Es arī strādāju reanimācijā, pieaugušo reanimācijā, un tur ir daudz ļoti skumju lietu. Un salīdzinoši šeit es atnāku un te, protams, gadās skumji brīži, bet pārsvarā tā ir tāda sajūta, ka tev ir privilēģija būt klātanī brīdī, kad ģimenē notiek šis brīnums, dzimst ģimene, dzimst jauna ģimene, vai 1. vai 2. vai 5. bērniņš, vienalga, bet tas ir kaut kas tik īpašs. Un, man liekas, visu pirmo gadu, kad es te strādāju katrā ķēzerā, man mazliet kāda asariņa kaut kur aizķērās, kur bija tā
jānotrauc, lai nenovērst uzmanību no galvenā fokusa, kas ir mamma, bērniņš un tētis, tā jaunā ģimene. Ja tu gribi būt mediķis ārsts, tad droši vien jāiemīl eksaktās zinātnes, kas ir ķīmija, fizika, bioloģija. Un, protams, mērķtiecīgi to jāmācās, jāsaprot, jo tās ir tās bāzes zināšanas, kas ir nepieciešamas arī tālāk. Tas, ko es ieteiktu jauniešiem, ja viņi apsver šo profesiju, tā sev padomāt, ir tas, ko jūs redzat filmās, ir viena puse, tas, ko jūs redzat dzīvē, ir vēl viena puse, un tā, ka jums liksies, ārprāts, es nevaru ne uz asnīm pastīties, ne nakts negulēt, un tad tas pienāk un izrādās, ka var. Es teiktu, ka ir jāpamēģina kaut kur slimnīcā pastrādāt, pa sanitāru, vēl kaut ko redzēt un saprast to dzīvē, jo to nevar izstāstīt. No tādām netehniskām prasmēm droši vien ir spēja sastrādāties, spēja komunicēt un spēlēt komandā, spēja uzklausīt, būt empātiskam un uzņemties arī vadību, līderību. Bet te pašā laikā arī atiet malā un neuzstāt uz procesu. Ja uz doto mirkli kāds no skolēniem vai studentiem vēl nav pārliecināts, ka viņam ir šīs netehniskās spējas, vai viņš nav pārliecināts par sevi, ka tādas viņam ir, varbūt nevajag pārdzīvot par to, varbūt šīs prasmes vēl nav attīstītas, bet viņas kaut kur dziļi sēž. Un tikai procesā, kas nozīmē intensīvas apmācības, kas ir tiešām šie 5 studiju gadi rezidentūrā, un atklāsies, ka šīs spējas ir, un tās atklājas tikai tajās kritiskajās situācijās. Tāpēc es noteikti ieteiktu nebaidīties un mēģināt, jo tikai tad var saprast, uz ko tāds cilvēks ir spējīgs.